Starp citu, mīļie cilvēki, jā, pirmā divīzija, nu, man jau ļoti, ļoti patīk. Un starp citu, Ancients pirmo reizi strīmā šajā sezonā, tas ir Ancients. Eko Kobras saka, tiesaidā labs tāds lurkas mociņš, kausies bez saitā. Ervrets uzreiz atklāja šo te šodienu ar labu kilu, ar dueliem šeit pat keivā, bet Eko Kobras nekautrējās dabūt labus kiliņus. Kārli, es zinu, ka tev bija dzimšanas diena, es zinu, ka tev jākās to pistoļraunu, tāpēc lūdzu. Nu, tu jau principā visu raundu esi nokēstos, šis sneakeris, just Niks Kosmo. Nu, tu man atdevis pēdējiem kiliem, pēdējiem sekundēm šo raundu. Labi, tev patīk kādi Eko Kobras savāc pirmo raundu. Easy. Es domāju, ka tad paņem, jā, Eko, tu jau... Starp citu, jā, čātiņā daudz mums ir fani, gan abām komandām, tas vienmēr priecē, tiešām tāda sajūta, kas ir Manchesterā, vienā pusē City fani, kas ir mazāk, otrā United fani, kas ir vairāk. Nu, šeit es domāju, gan ka abām komandām ir vienlīdz daudz fanu. Averons, pēc 2000 katru dienu neredzēsim šo te pistolu spēlē, bet redzam, ka viņam pat ir uzmuka un Averons dabū labi kilu, komanda Saviks, nu jau ar mazo pistolīti. Un, nu, skatāmies, kažim. Nu jā, nu viņi šobrīd savakuši vien ierodas, bet Kozmo iet iekšā un dabūs saimnieku savā mērķī. Bet tagad Averons ar pacelto Galilu nošaus Kozmo. Palicis ir just Niks uz saita. Tūmā jau nāk Heavenā sneakerīts, kurš ir tikai 12 HP. Un tad ir Oks, kas ļoti padara šo raundu iespējami priekš Eko Kobrām, bet arī Keramintiem. Keramintiem šeit vajadzētu dabūt kilu. Averons nespēs dabūt šo kilu. Sneakerīts ar 12 HP. Tāpēc šeit jau Ravrets ar 2 kiliem ienāk 70 dzīvības pret Oksu. Galils pret Galilu. Bez armora, ar armoru. Kurš tad uzvarēs šo duelu? Un tas būs Ravrets! Ravrets ar 3 kiliem. Otrajā raundā Anti-Eko Keraminti izlīdzina rezultātu 1-1. Kurienes viņš vienkārši izlien, vienkārši ar uzpu 1-3. Kārli, tas ir nelegāli. Visi Discordā rakstīja, ka tieši Ervrets ir tas, kuru vajag skatīties, un ka viņš varētu būt komandas zvaigzne, un viņš vienkārši ienāk ar uzpak klaču 1-3. Ko? Tas bija iespējīgi. Tas, kā viņi tagad dabūja kills, un tagad Eko Kobram ir jādodas iekšā, nu, ar Eko. Averons dabūs pirmo killu, rampā ir atlikušie 4 spēlētāji. Tagad jau dosies iekšā slaitā, plantos smokā, cauri smokam lec spēlētāji. Ravrets ar 3, un viņam ir iespēja dabūt 4. Oks saitā šauj pret saimnieku, un Skjūs viņu dabūs. Oh my god, Čalis vienkārši ienāk, Čalis jūt vienkārši spēli. 2 raundi pēc kārtas back. Ravrets, es atvainojos, jā, Ravrets vienkārši back to back multikilli raundi. Multikillu raundi ārpēc pēc mēles mežas. Ravrets, ok, noskaidrojam, tad viņš ir Ravrets, nevis Ravrets. Ravrets, ok. Katrā ziņā, man ļoti patīk tas, ko Eko Kobras dara katrā raundā šeit, kas jau 2 raundus iemet tādu tā kā B lurkas smoku. Tas, principā, apgrūtina pārskatīt šo te banānu sītiem, tāpēc ir komandas uztaisījuši savu tādu mazo mājas darbiņu. Citu, Kārli, pirms mēs ļaujam par lieliskiem momentiem, kā piemēram Marko Ravrets vienkārši kāds par formu e-sporta skolas talantam. Neomijs arī labi pieslēdzās, principā izstāsta, ka Keraminti labi grib savu streama debiju tādu uztaisīt tiešām par jaudīgu. Saimniekam gan neaiziet spray, saimnieks nenotas sāk stresot, tomēr dabū Heavenā killu, vajag atkāpties. Saimnieks to arī dara, un šeit arī sneakerīts jau samainījies vietām, jau iegais redrūmā. Pastīsimies, vai to gaidīs, vai komunikācija ir diezgan laba Keramintiem. Šeit Averons redzēja Jēnu. Viņš redzēja Jēnu, visticamāk, viņš tomēr neredz. Oh my god, sneakerīts dabū klaču, nevis klaču, bet kilu zaviku. Sneakerīts jau krīt no skaišs un saimnieks. Oh my god, kas par crazy game. Kroči, Kārli, es atvainojos par savu žargonu, bet es gribu uzhaipot 4 lietas principā. Pirmā. Šī joprojām ir Datex e-sporta virslīga un, protams, arī divīzijas zem. Paldies Datexiņam. Tas ir pirmais, ko es gribu pateikt, ja? Un otrām kārtām Zovi monitori noteikti Ravrets tajā klačā izmantoja Zovi e-sporta monitoru. Nezinām ar kādu atsvaidzi, gan ar 360, 240.
Un, starp citu, ja jums pavasarī nav ko darīt, tad iesakām aizbraukt vai nu uz Tallinu, vai nu uz Lietuvu, uz Unikonu pasākumiem, kas ir tādi rītīgi forši. Komikoni un tam līdzīgi, un visādi game festi un tāda lieta. Un arī Duniņa, nu, ja vajag nedaudz. Ja ūdens ir par garlaicīgu, tad iesakam nomainīt uz garšīgākajām limonādēm ever. Tad citu drīz arī būs TikToks gaisā, tur es jums atsūtīšu linku. Bet Kārlis zināja, ka mums ir ļoti smuki descriptionā banerīši Twitchā. Es tev iesaku pastīties. Mēs jau esam pamanījuši, bet vai mūsu skatītāji ir pamanījuši? Nu, uzhaipo priekš skatītāji. Nu, tur ļoti smuki ir speciālās sērijas Datex datoriņi ielikti, Gloks Dīgls M4A4. Dunas atlaižu kodiņš, tātad noteikti varat izmantot Unikona pasākumu ielikti un īpašās cenas e-sporta virslīgas monitoriem, kas ir Zoe monitori, kā arī linki uz mūsu Instagramu, X-u un Discordu. Jā. Noteikti iečikojiet. Ideāli, mīļie cilvēki. Nu, 4-5 situācija. Kritis ir kuš, bet jaunais talants Kosmo. Nevaram! Saimnieks izdara tas, kas saimniekam jādara. Dabū kiliņu un šeit nejomīs principā. Un šeit varētu būt line-ups tāds. Ui, bet Oksiņš ar precīzu headshotu ienāk. Tagad jau Skjusam jānāk iekšā. Skjus vienu dabūs. Šeit saimnieks un saimnieks piebeigs raundu. Tas ir 4-1. Bet kamēr bumba tiek atmīnēta, ja defuzota, es vēlētos atgriezties pie tā 4. raunda, kur Keramīna tik knapi uzvarēja pret Eko Kobru Eko. Vai tas bija 4. vai 3. rauns? Man šeit, ka 4. rauns tas bija. Tas bija 4. kur Snikerīts nošāva Aviku, Averons neredzēja ēnu, iespējams, no ēnas izslēgtas. Tur bija viena kļūda, kas visu to labo sataisīto Eko pārtaisīja par vienkārši zaudētu raundu. Viņiem bija iespēja atriepties un uzvarēt arī vēl vienu Eko pretī. Bet, diemžēl, tas neizdevās, un tagad Keramīna jau ir 3 raundu attālumā no Eko Kobrām. Bet šeit Averons jau tūmā uzspridzinās smoku, gribēs iet pīkot, bet neveiksmīgi granāti. Šeit arī neveiksmīgi granāti saimniekam. Nu, jāpiestrādā pie tiltī mums puišiem ir. Bet šeit saimnieks paliks uz 1 dzīvības, nedabūs Kosmo, bet atstās viņu 6 dzīvībām. Šeit jau Skjusam ir jāglābi Asais, bet Kušiks ienāks un nodrošinās saitu, kas nozīmē Ravrets un Averons ies saglabāt savus ieročus, lai varētu doties 7. raundā, bet tikmēr Eko Kobras dabūs savu naudu, dabūs savu raundu un gaidīs pretinieks vai meklēs viņus. Nu jā, izskatās, ka dzanās viņam pakaļ Eko Kobras. Bet šeit netrāpa Averons savu šāvienu. Tagad jau Justniks arī atlaiž shift pogu, skrien virsū. Ravret! Bet Justniks, kas par pīku, tāds Xantāresiņš. Un Kušiks arī dabūs Averonu, nu. Gribētos teikt, ka, lai gan rauns jau beidzās tajā brīdī, kad viņi noplantoja bumbu, bet tas, kā viņi viņus atrada un neļāva saglabāt ieročus, ir vienkārši fantastiski. 7. rauns. Keramīna tikai un vienīgi uz pistolēm, kamēr pretiniekos 4 AK-47 un 1 AVP. Netrāpīts smokes, un tas būs push midā. Snikerīts netrāp savu pirmo šāvienu, tagad jau ar pistolēm lido iekšā Keramīna. Dabūs vienu, Oksiņš arī atriepsies, Snikerīts arī ar pistoli dabūs vienu. Bet šeit saimniekam jāizdarbojas ar Dīglu, ja viņš parādīs, ka tā ir viņa vieta, viņa mājas. Un Justniks gaida pušiņu, bet nebūs. Averons tagad gaida, ka kāds jau ir ienācis šeit iekšā. Tur kāds ir, Kosmo ar nāzi skrien uz priekšu. Bet tas nav viss šajā raundā. Kušiks! Vienu dabūs, saimnieks cauri smokam spamo mēģina kaut ko atrast. Neko neatrod, bet šeit Snikerīts ir paslēpies saimniekam aiz muguras, viņš varēja mierīgi iet pēc naža, bet viņš netaisījās riskēt. Tagad Ravrets palicis pēdējais 1-3 situācijā ar Dīglu vien.
Eko rauns, tūlīt vien ir jānoslēdzās, Kušiks iet no longa pīkot, neierauga viņu Just Niks, tagad pīkos durvis un nošaus pēdējo spēlētāju Ravretu, 3-4, Eko Kobrām, tagad vienlīdzīgā raundā ir iespēja izlīdzināt rezultātu. Jā, nu skaista Eko uzvara, klausies, labi, tu mums pastāstīji. Redzam, ka Snikerītim ir avis, tomēr Nejomijs ir ātrāks, ar labāku leņķu un uzvaršot dueli pret aviku. Šeit jaunais talants Kosmos ieņem Keivu, pretī Ravrets, aiz smoka gan, laba dūmu granāta, lai bloķētu uzbrukumu vismaz uz pāris sekundēm. Izskatās, ka 8. numurs Kušs varētu drīzumā pat meklēt kilu arī uz A, tur, ja kas viņam pretī būtu Skajus. Neatvainojos, Kušs tikko, ne, 8. tas bija Oks, viņš atvainojos, jā, vispār Kuši Keivā, es atvainojos. Kušs tomēr dabū kilu arī šajā pašā Keivā, un šeit jau Oks sāk taisīt prešaru uz A, atvelk uz sevi 3 veselus spēlētājus, met neidu sītijā, principā var nedaudz arī trāpīja pa kājām Skajusam, -3 HP dabūja, un šeit tāds kā mazais feiciņš gribēja iedabūt Kušu tādā lurka lomā, bet vairs jau nav feiks, jo abi uzbrucēji iet uz šo te A-saitu, gan Oks un arī komandas IGLs, Just Niks palicis viens pats, redzēsim, kā iet cēsiniekam, nu, Skajus pagaidām ātrāks un Keramintiem uzvara. Svarīga uzvara, principā Eko Kobras mierīgi var tāpatās iepirkties. Just Nikam ir pietiekami daudz naudu, lai pat nomestu mazo dropiņu. Šeit izstāsta, ka timeoutiņš. Nu, mēs zinām, kas jādara mazajos timeoutiņos. Es domāju, ka es iedzeršu kādu foršu līmpeni. Kādu foršu līmpeni. Jā, jūs, mīļie cilvēki, skatāties pirmo reizi šo visu, nu, tad šī ir jau 2. sezona Latvijas e-sportam Counter-Strike'ā, tādā virslīgas etapiņā. Noteikti piesakojiet mums soc tīklos, tas ir Instagramā esporta.virslīga, nekautrējieties arī uzspiež uz baneriem, uz mūsu atbalstītāju plakātiem, baneriem lejā zem šī te strīma. Redzēsiet tur gan Zovī monitorus, gan Dateksā kompīšus, gan arī Dunas dzērienus, gan arī visu kaut ko foršu. Tāpat tas arī Unicorn pasākums, ja? Tā kā pačkojiet noteikti atradīsiet arī kaut ko, kas jums interesēs. Starp citu čatiņā vēlreiz arī gribētu uzskaipot mūsu foršos emojijus. Nu, tie, kas mums ir subscriberi vai vienkārši kārtīgākie OG, nu, tie jau ir pamanījuši, ka mums ir gan šitāda te Latvija, mums ir arī šitāda te Ukraina skaista, mums ir arī vēl skaistāks kā burtiņš, tā ka mums ir viss kaut kāds foršs. Kosmo! Lūdzu! Labs entrijs no Kosmo! Nejomijs atrod rīfragu. Kopā Just Niks ar... Kas tur lejnā jau? Starp citu, 9. Tas ir 9. numurs? Jā, 9. Oks ir labi ielukojas, starp citu, bet Just Niks... Ne, tas ir Kušs. Kāpēc man visu laiku Oks arī Kušķu kaut kā jūk izstāsties tiešām tos skaidrs, jo vairāk mums sāku neatpazīt. Jā, bet 2-3 situācija, bumba ir aiz B vārtiem. Nu, pastīsimies, kā Eko Kobrām izdosies šo te raundu uzvarēt, vai tieši nē. Ok. Snikerīts tomēr kaut kādā veidā ir immortal un nenomir no šīm te Skajus lodēm. Principā izdzīvoja, tur palīdzēja tāds mazais pakalniņš. Un izstāsta, ka bumba to joprojām vēl nav pacelta. Nu, drīz to C4 vajag ielikt, tur, ko viņam ir jābūt mugursomā, ja, bez mazais šajā te spēlē. Un izstāsta, ka nekas cits kā vien neatliks, kā vien dod. Šeit, jā, Oks pilnīgi visus leņķus pārbauda un domā, ka bumba ir sītiem, bet sītī par bumbas eksistenci pat nezināja. Šeit uzbrukums uz B saitu. Averons kopā ar Nejomi labi pieņem B saitu, labs flashiņš. Nedaudz noflašēja savējo, bet tāpatās darbs ir izdarīts. Šeit viens pats paliek Oks. Ai, tomēr Skajus arī ar ātru rotāciju un Keramintiem jau 6. rauns.
Nu jā, principā no tā brīža, kad Eko Kobras varēja izlīdzināt rezultātu, bet to neizdarīja, diemžēl. Keramins, tu atrāvās no viņiem, uzvarot 2 raundus tagad jau pēc kārtas. Nu, labs darbiņš izdarīts no Eko Kobra, un ka pierāda tik ļoti labi klāt. Bet tagad jau Keramini traujas prom pēdējie 3 raundi pirmajā pusē. Kuri tad uzvarēs šos raundus? Pirmais raunds gan no šiem 3, ko es runāju, tagad aizies Keramintiem, jo Eko Kobras ir tikai vienīgs pistolam. Ja vien Kozmo te neizdarīs kaut ko brīnišķīgu. Kozmo tagad atklāja savu eksistenci uz saita. Šāji pa spēlētāju netrāpa viņam baigi daudz nost to dzīvību, bet šeit Just Niks nošaus saimnieku. Kozmo tagad arī zina par spēlētāju Longa. Aberams dabūs tikai vienu snikerīt mugurā. Nu, Naomi tagad arī dabūs Kozmo. Qs tagad jādabū, jānosargās saits. Tur priekšā dega. Oksiņš ir ielīdis te iekšā. Oks tagad gaida, ka kāds ies tur mugurā. Varbūt viņam šuvi, bet kušīgs! Oksiņš arī Naomi un Rāvrets tagad paliek divatā, kamēr Eko Kobras ir 3 spēlētāji, 2 Rāvrets dabūs vienu. Nu jau 2 pret 2 ir. Rāvrets ar vēl vienu uz Oksu. Tagad Just Niks pret Naomi. Duelis par šo raundu. Naomi atkāpjas uz B saitu, Just Niks ieiet sarkanajā istabā. Viņi apmainās viens otru neredzot, bet tagad Just Niks ieraudzīja viņu. Un Naomi tomēr uzvarēs šo dueli, kas nozīmē 7 pret 3. Atkal Eko Kobram diezgan labs Eko rauns. Kā tev šķiet, vai Eko Kobram būs iespēja vēl atgriezties šajā mačā? Noteikti, es domāju, ka Eko Kobram ir tikai jātaisa Eko, un šie Eko raundi arī jāizspēlē, jo mēs redzam, nu, ka patiesībā viņi jau ir paslēpuši to savu esenci savā identitātē, ka viņi sauc sevi par Eko Kobram, jo, nu, tie Eko raundi viņiem ir diezgan jaudīgi, mēs jau to 2 reizes redzējām. Domāju, ka ja šādi te utilisti tiks mesti raunda sākumā, tad noteikti, ka viņi atgriezīsies, jo redzējām labu Molotovu šeit keivā, šeit ir laba granāta, principā. Jā, snikerīts ir kritis, bet tas nekas. Es uzskatu, ka joprojām Just Niks, Oksiņš un Kuš var atriept savējos un izvilkt šo raundu arī par labu Eko Kobram. Bet, nu, arī pie tādas aizsardzības no Keramintiem būs īstenībā diezgan grūti. Redzam, ka ļoti aktīvi spēlē atkal šajā lainā numur 5. Tas ir Averons, Kuš atvainojos. Starp citu, jā, virslīgā mums ir tāpēc Kuš, tāpēc arī man nedaudz jūg. Šeit ir Rāvrets. Ļoti labi taimīgi Rāvretam tieši šajā B saitā. Izstāsta, ka viņš ļoti labi jūt šo te B saitu. Un, nu jā, 2 pret 5 pieredzējušais Niks no Cēsīm mēģinās kopā ar Oksu kaut kā tomēr izvilkt šo raundu. Niks labi notreido, palicis 1 pret 3. Nu šeit viens no labākajiem cēsu klačeriem, bet nesenāk. Naomis atkal izraujās šajā te šortā un nu, ļoti pārliecinoši Keramintis, tad citu, jā, pirms sezonas salasījās kopā. Nu, ļoti interesanti kā piparmētrām. Piparmētras pret kobrām būtībā. Varbūt indīgās piparmētras, tāpēc tik grūti iet tām kobrām. Nu, varbūt kobrām nepatīk tās piparmētras tomēr tik ļoti, tāpēc arī ir tik naidīgi un grūti spēlēt pret viņiem. Bet es gribēšu redzēt, ko Eko Kobras būs sagatavojuši aizsardzībā un ko Keraminti darīs uzbrukumā. Jo šobrīd viņiem ir ļoti labi iespēlēta aizsardzība Keramintiem. Šeit Averons apmainās ar pretinieku, kurš tas ir Kuš. Viņi apmainās abi 2. Un tagad spēlētājs uz saita varētu negaidīt. Rāvrets varētu negaidīt. Viņu Kušiks Kozmo paralēli arī dabū kilu, kas nozīmē, nu, jo tā ir 5 pret 3 situācija. Averons, kurš nopušoja keivu. Un Kozmo un Kuš, kurš izgāja caur keivu, viņi apmainījās abi 2 nošāva spēlētājs. Vienkārši, nu, fantastiski nospēlē Eko Kobras šo raundu, atklāja šo raundu. Un šeit jau Naomi jādabū kils, lai būtu vismaz kāda labāka situācija Keramintiem. Tas arī noteikti. Naomi dabū kilu, tagad sprejo cauri smokam, bet nav iespēja neko dabūt, jo neviens tur nestāv aizmugurē. 2 spēlētāji no longa iet, Molotovs uz saita, tagad zina, ka viņi ir iestāgājuši visticamāk keivā. Naomi pastaigājas uz saita, snikerīts iet pīkot, Skills dabūs 1 kilu. Naomi turēs defuzus, Skills tagad dabūs rampas spēlētāji, tās būs Kozmo. Just Niks ir palicis. Nu, Skills tagad arī grib holdot defuse, viņš met flašku zem kājām, viņš met flašku un viņš nodefuzos, tas ir 9 pret 3, 9. raundu Skills uzvar Ninja defuse stilā.
Nu, tas ir vāks kaut kāds, kā tas vispār notika. Ārprāts. Es domāju, šeit mūsu TikTok editotājiem tiešām būs daudz momentu, no kurā izvēlēties nākamo highlightu. Jā, nu, Keraminti, viņi laikam zināja, ka šajā svētdienā viņi ir uz lielajiem ekrāniem un ka ir jātaisa šovs. Un, nu, Keramintiem ļoti labi izdodas šo te šovu arī deliverot. Šeit Ravrets, diemžēl, dabū ar nazīti pa muguru. Un Keramintiem ir jutils sapirts. Ir smokes, ir flash. Ļoti interesanti, NXP 250 un smoke katru reizi to neredzam. Ja, kad tā tiek bloķēts tieši raunda sākums. Un šeit smokes tiek lidināts šortā. Labi, flashiņi uz B-saitu. Sneakerītis kopā ar Niku mēģina pieņemt B-saitu, tomēr neveiksmīgi. Saimnieks ar Nejomiju. Te jau 3 pret 3 rīteiks. Eko Kobram viss uz šo te raundu. Principā, ja neuzvar, tad uzvarēt sēriju būs ļoti, ļoti grūti. Keramiti izdomā nostāties banānā, 2 banānā, 1 keivā. Nu, pastīsimies, saimnieks, šeit jāstrādā Raimu. Tev ir peška. Peška ir ļoti spēcīga pistolīte. Oksiņš, saimnieks, Kosmo un 1 pret 2 skaļus un Eko Kobras savāc pistoļu raundu. Nu, ļoti labi izspēlēts rauns no Keramintiem, tomēr nevarēja tik labi noturēt to, ka Eko Kobras nāk atņem šo saitu. Un tomēr Eko Kobras bija stiprāks ar savu aizsardzību un savu rīteiku. Bet Keramintiem bija laba ieeja šajā saitā. Man ļoti patika, kā viņi izspēlēja. Ļoti labi izgāja uz zemi, ļoti labi paņēma tādu pēkšņu situāciju, vienkārši ieskrienot B. Nu, liekas, ka tas īstenībā pēdējā laikā tāds populārākā taktika vienkārši ieskriet iekšā B-saitā, ja tu esi T-saidā, Ancientā. Bet šeit jau granāta, kas par granātu saimniekam virsū. Qs te arī iestaigā smokā. Oksiņš dabūs vienu, bet šeit jau iedod savējam no muguras, tā uzšaipa pakaus, pasaka tu mierīgāk, tu arī man atstāja kādu kilus, arī gribu. Sneakerīts dabūs 1, sneakerīts dabūs 2, sneakerīts ar 3 un Kušiks ar 4. Nē, nu ļoti, ļoti labi pieņēma pretiniekus Eko Kobras. Tagad arī Keraminti ņems savās rokās stiprus ieročus, vai tomēr vēl nē? Tomēr vēl šis rauns arī ar pistolēm. Viņiem ir pietiekami tie raundi iekrājušies, ka viņi var riskēt ar šīm pistolēm, ko arī darīja iepriekšējā raundā. Tagad arī iet ar pistolēm uz priekšu, cīnīsies sev par 10. raundu, kamēr Eko Kobrām ir iespēja pietuvoties par 1 raundu tuvāk. Keramintiem redzēsim, vai viņiem tas izdosies, jo, nu, ja viņi uzvar šo raundu Eko Kobras, tad tas ir tikai 3 raundu attālumā, lai izlīdzinātu rezultātu. Oks šeit skatās no augšas, gaida, ka kāds jas tur ir. Averons parādās, uzmet moloto, bet cauri skrien Averons, un tagad Skjus negribēja, apdedzināja savus kājas un saprata, ka jāiet atpakaļ. Komandas biedri netiktu cauri, tagad jau 4 spēlētāji ir vairāk uz A pusi. Būs jau grūti tur tikt iekšā priekš Keramintiem, es atvainojos. Un viņi tagad saprot, ka nāks citā vietā, A nesanāca, mainam taktiku, kustamies mapi. 50 sekundes, lai atrastu vai izdarītu kaut ko šajā raundā. 15. rauns, dāmas un kungi, Keraminti ir Eko. Justniekam šeit tūmā ļoti daudz spēlētāju ir Skjus ies pārbaudīt, un tā bija kļūda. Tā bija kļūda, viņam nevajadzēja pārbaudīt, bet šeit kurš uzmetīs Molotovu, Justnieks un Sneakerīts vēl pievienosies, un tas būs 6. rauns Eko Kobrām. Keramintiem tagad ir jāpērk stiprāki ieroči un jārāda, ko viņi ir sagatavojuši uzbrukumā uz Ancienta, lai uzvarētu pēdējos 3 raundus, pēdējos 4 raundus priekš šīs spēles, ja viņi grib doties mājās ar 3 punktiem.
šeit jau Just Niks noķers Averonu, kurš devās vienkārši cauri smokam. Rāvrets neies palīgāt savam komandas biedram, saprata, ka nav ko riskēt divreiz. Ja viens noriskējiem nesanāca, tad otram jau tas ir vēl lielāks risks. Doties pēc viņa. Vidū tūlīt iznāks divi spēlētājs, Skjus un Saimnieks. Pēc flashkas abi divi atkāpjās. Smoks viņiem priekšā. Kozmo skatās, vai kāds tur negrib iziet ārā, pastaigāties. Tagad viņam sejā iemet flashku, un viņš atkāpjās. Saimnieks ierauga Kozmo, izšai pāris lodes, pabrīdina viņu, un tagad jau tiek nosmokot sarkanā istaba, lai Keraminti varētu meklēt citas opcijas, kur ieiet un kur meklēt pretiniekus. Jūs iemetīs Molotovu Donuta aizmugurē, tikai tāpēc, lai pārbaudītu, vai kāds tur nav, tur nebija neviena, divi spēlētāji uz A saita. Kā ar šo rīkosies Keraminti? Snikerītis kopā ar Oksu, kā viņi pieņems A saitu. Snikerītis ar vienu. Saimnieks atbild, atrieb savu komandas biedru. Tagad vēl viens spēlētājs ir no meina, nāk vēl viens. Oks uzdarbojas, dabūs Ravretu. Šeit ir Naomi. Naomi dabūs Oksu, katrs par katru. Ja viens nomirst, tad otrs atbild. Bet šeit pavājina dzīvības Naomi. 3 spēlētāji no City dodas iekšā Just Niks. Saimnieks nespēs nokontrolēt savu spreju, bet šeit jau Naomi ar vienu, ar otru. Beidzās lodes, labi, ka ir smoks, ap kuru spēlēt 32 dzīvības. Ko viņš darīs? Kozmo arī 32 dzīvības, abi uz 32 dzīvībām. Kā viņi rīkosies? Vai viņi tūlīt viens ar otru satiksies, un tas būs Kozmo! Šeit divi jaunie talanti satikās A saitā. Kaut kas neredzēts vienkārši. Kozmo pret Naomi, abiem 32. Un rauns tomēr par labu Eko Kobrām un fantastisks klačs. Ej, tu nost! Kas par emocijām, Kārli? Vienkārši fantastiski mači, Es tikko pabeidzu rakstīt TikToka tekstiņu. Drīzumā būs TikTokā konkursiņš, mīļie cilvēki, kas viņu negribēsiet palaist garām. Jāpārskata vēlreiz komati. Bet, rauns. Tā, kas notiek? Keramintiem nav naudas, Eko Kobrām ir nauda arī uz nākamo raundu, ja šo raundu zaudē. Notiek tas, ka ir defaultiņš, 3 leinā un 2 elbovā no komandas. Keramins, savukārt Eko Kobrām tāds arī mazais standartiņš. Šeit toks var ļoti labā leņķi atrod skaisti, bet jau nepatikšanas var sanākt Keramintiem, bet ne, tomēr sanāk atriept savu komandas biedru Saimniekam. Bumba joprojām deg šajā te pie šī te kuba. Tuvāk A pusē, pa bumbu nevajag aizmirst. Averons lēnā garā savu komandas biedru tīra Keivu. Zinām, ka Keivā ir vairāk šeit tādi nepieklājīgie, nepatīkamie leņķi. Šeit jau Kalas pret Niku Cēsis, pret Averonu varētu drīz satikties. Keraminti uzvar šo te dueli vismaz ar tādu ložu pārsvaru. Tās viņiem bija spēcīgākas tajā apmaiņā, un tad izskatās, ka varētu sekot uzbrukums jau uz B saitu. Vajadzētu smoku, principā, vai nu longā, vai nu šortā šeit komandām vajag izdomāt un sarunāt pašām. Kas notiek? 2. numurs. Naomis mēģina ielurkot it kā laikam redrūmā. Izskatās, ka 9. to varētu jau sauost. Kušiks ir nostājies arī labā leņķī, bet šeit Averons ar 2! Kušiks arī atrod Naomi lurkeris, bet tas nav svarīgi. Svarīgi tas, ka Averons ar 2 kiliem atvēra B saitu. Kušiksam tūlīt beigsies lodes, ja viņš šādi te turpinās šaut. Šeit kaut kāds boosts. Redzam, no ko tā ar Keraminti cik radoši. Viņi ir uztaisījuši saitā boostu, bet tas mūs nav neveiksmīgs. Kozmo ar klaču 2 savus boostā dabū. Kozmo back to back klači. Kas te notiek? Ko mums piedāvā šis duelis? Keramintiem ir jāņem timeouts. Kozmo vienkārši MVP. Šajā pusē pilnīgi noteikti 8. rauns Eko Kobrām viena raunda attālumā, lai izlīdzinātu. Un tālāk varbūt jau pat dotos pēc uzvaras. 9-8. Keraminti ir uzvarējuši vienu raundu šajā pusē, man liekas.
Kaut kas te vienkārši nepārspējams notiek. Un tā ir pirmā divīzija. Sandi, iedomājies, mums tūlīt vēl 2 spēles ir virslīgā. Ko viņi mums piedāvās? Kas šeit abām komandām ir jāspēlē virslīgā šīm abām un vispār visām. Es domāju, jātaisa virslīga uz visām 16 komandām nākamajā sezonā. Čatiņ, ko jūs domājat? Virslīgā vajag 8 komandas vai vajag 16, varbūt 20 komandas. Nu, Latvijā pasties, kā ceļās līmenis. Kosmo, Nejomi, Skājus, Ravrets, Saimnieks, Averons, Snikerīts, Justniks, Oksiņš un Kušiks. Ej, tu nost vienkārši. Večkiņ. Kosmo, tas ir jaunais Airiks. Tu pasties. Viņš vienkārši back-to-back klačus ņem. Jaunais Kefīrs. Tā jā. Neesmu jau tik labs. Nu, beidz. Komentēju labāk nekā spēlēju. Nu, man Reinčiks teica, ka tev ir ļoti labas kvalitātes. Tieši Mirāžā rampā Reinčiks tev ir redzējis vairāk kā dabūjot kiliņus gan ar dīglu, gan... Tā, ka es domāju, ka Ažiņ, tu esi īsts Mirāžas demons. Es pat varētu tā teikt. Ko tu saki par sevi? Nu, nezinu. Jā, draudzība reprezent Kosmo. Fantastiski. Nu, laikam tehniskās kļūmītes ir beigušās. Pauzīt ir beigusies. 18. rauns. Eko Kobrām iespēja izlīdzināt rezultātu. Keramintiem, nu, jāizdara kaut kas pārsteidzošs, tāpēc, ka Kozmo šobrīd ir vienkārši uz karstām oglēm. Viņu šobrīd neapstādinām. Uz Heavenu. Viņi grib ieņemt vidu. Vidu ieņems tūlīt Keraminti, to arī izdara. Šeit Kozmo netrāp savu pirmo šāvienu uz pretiniekiem. Iet atkal pīkot, meklē, kur kāds pretinieks, un tagad viņš redzēs roku un trāpīs viņiem. Nu, viņiem ir jātiek galā ar to Kozmo. Ja tiks galā ar Kozmo, tiks galā ar Eko Kobrām. Bet viņiem tas ir grūts uzdevums, jo Kozmo, kā jau es teicu, vienkārši uz karstām liesmām. Ja jūs zinat, NBA 2K ir tie, es aizmirsu, kā viņi saucās tas nosaukums, tā kā parādās liesmī, ka viņam ir karsta roka. Un šobrīd tas ir Kozmo CS2. Šajā mačā, šajā duelī. Vienkārši karsta roka, karsts aims. Najomi ar vienu, Kozmo atbild, Kozmo ar vēl vienu, un Kozmo iespēja dabūt pēdējo, viņš netrap savu šāvienu, 4 dzīvības viņam paliek. Tagad jau palīgā nāk Snikerīts ar savu, un vēl Justniks. Justniks dabūs šo kilu, un Eko Kobras ir izlīdzinājuši rezultātu. Keramintiem visticamāk būs jādodas Eko, kas nozīmē Eko Kobras varētu jau izvirzīties vadībā ar 10-9. Tas būs vienkārši fantastisks comebacks no Eko Kobrām, ja tas šobrīd notiks. Jā. Nu, nezinu. Manuprāt, mēs visi zinām, ka šobrīd noteikti pasaules čempionāts Counter-Strike'ā, bet kāda no tā ir jēga, ja Kosmo un Neomīts un visi pārējie pasties, kas te notiek? Snikerītis ar -4! Nu, Kušiks viņam nozag, Kuš nozag viņam eisu. Viņš jau izvilka pistoli, bija gatavs šaut pa to 5, bet viņam nozag to eisu. Diemžēl, viņam būs highlights tikai ar 4 kiliem, ne uz 5. Es domāju, šobrīd tur TeamSpeakā jau tas tiek aprunāts. Eko Kobras 10. rauns, 3 raundu attālumā no uzvaras, lai piebeigtu šo comebacku vienreiz pa visiem laikiem. Zini, kas ir liela lieta, manuprāt, ir tāda, ka ja tas būtu vecs, ja tas būtu ancients, paga. Te kaut kas var sanākt, pagaidi. Es domāju, kas pa Signa Turku, pasties kāds smogs tiek dots kaut kāds rīteikam. Laikam tuīt arī būs flashiņš. Kaut kāds nereāls smogs, kaut kāda nereāla granāta. Jā, Eko Kobras tiešām ir iegājuši serverī. Wow! Iegājuši serverī un tiešām atstrādājuši tādu mazo treniņu procesu, kā labāk izspēlēt šo CT saidu tieši B postenī. Wow! Ļoti labi šeit izstāst, ka Averonam vispār dūmi nav problēma. Gribēja viņš iziet caur dūmu, varbūt pamainīt leņķīti, bet dabūja nedaudz pat no numur 5, no numur 6, laikam jānostrīša.
Vai no numur 7 nesprat no Nika, laikam, jā, no Nika trenējuši. Bet Toksiņš. Tur augšā ir. Tur Heavenā ir spēlētājs. Ko? O, jā! Tur Heavenā ir spēlētājs, viņš paliek tikko viņa garām. Just Nix dabūs tikai vienu, un pēc tam viņa apstādinās Ravrets. Ravretam tagad jāiet iekšā. Sneakerītis nespēs uzvarēt šo dueli. Ravrets tagad paliek uz viena KD. Viņam jāiet iekšā. Oksiņš dabūs tikmēr saimnieku. Nu, nevarēja ļaut viņam iziet tur vidū cauri. Averons dabūs Oksu. Kurš dabūs Ravretu? Un tagad paliek Averons. Vai Averons izlīdzinās rezultātu? Pēdējās 10 sekundes vien tuvojās. Bumbu viņam jāsavāc, jāiet plantot. Vai viņš to spēs izdarīt? Viņš nevar savākt bumbu. Viņš nesvār. Viņš vienkārši lēkā apkārtai bumbai. Un 11-9. 2 raundi, lai Eko Kobras uzvarētu šo komplektu. Nu, Sandi, tu teici, tas vēl viss ir iespējams. Viņi to pilnīgi noteikti var izdarīt. Viņi arī to šobrīd dara. Es, protams, negribu kā komentētājs piesaukt to visu, jo, kā mēs zinām, starptautiski tas vienmēr notiek, ka komentētājs piesauc lietas. Tāpēc es ceru, ka es neuzsākšu Latvijā tādu tradīciju, ka komentētājs piesauc lietas. Bet Eko Kobras rāda vienkārši fantastisku comebacku, jeb nācienu atpakaļ. Nu, redzēsim, vai Ķerminti vai Ķerminti var kā atbildēt, jo šobrīd viņi nav bijuši spējīgi atbildēt. No D-side uz site ir tikuši tikai 1-2 reizes. Šeit Kozmo. Kozmo atkal ar pirmo kilu. Kosmo, tu esi tik ātrs. Kozmo ir vienkārši uz karstām Skajus. oglēm. Redzēja, dzirdēja, viņš visus zina par āsaitu skajus. Bet pāri liesmām gan neredzēja. Oi. Kas te notiek? Izstāsta, kā Keraminti grib taisīt tā splitu. Labs taimings varētu sanākt Averonam. Komanda Saviks nu jau ar kalašu rokās. Mēģina iet šajā asaitā. Kosmo ir pilnīgi blind. Averons attīsta spēju šajā asaitā. Oks viens pret vairākiem šajā asaitā. No visām malām Oksam uzbruk. Saimnieks un Averons vēl piebeidz. Eko Kobras. Viņš to ar bumbu! Viņš dabū bumbu! 1 pret 3 Sneakerītis. Redzējām jau no viņa -4 pirms pāris raundiem. Kas te notiek? Sneakerītis tomēr. Ai! Es laikam piesaucu. Es tomēr laikam piesaucu. Ķerminti 10. raundu ir spējīgi atbildēt Eko Kobrām. Uzvar 10. raundu šobrīd. Vai viņi spēs izlīdzināt rezultātu, jo, kā jau redzējām, kādu laiku nav bijuši spējīgi to darīt, bet tagad ar 3 izdzīvošiem spēlētājiem viņi tomēr uzvarēja raundu. Tas noteikti bija tāpēc, ka viņi nogalināja Kozmo jau pašā raundas sākumā. Viņi ļoti labi attīstījās caur vidu, attīstījās iespiedus vienīgo A-saitu turētāju vienkārši vienā pozīcijā un nogalināja viņu uzreiz Ravrets, kamēr es te runāju, dabūs Just Niku, Ķermintiem iespēja atkal izlīdzināt rezultātu. Šī būs jau kāda 4. reize, kad izlīdzinās rezultātu šajā spēlē. Kozmo gaida, ka kāds Heavenā nāks, bet tur šobrīd pagaidām pa apšu pastaigājis spēlētājs Skjus, dabūs vienīgo A-saita turētāju. Tagad padancos apkārt smokam. Kurš grib iet tur, kur ir 3 spēlētāji? Averons ar ātru eimu dabūs kuršu, un tagad Sneakerītim ir jāizsargā tie, kas ir iegājuši B-saitā. Ravrets iet lēnām uz šortu, kamēr viņam longā arī vēl viens spēlētājs iet, un šeit būs grūti ieņemt šo pozīciju. Sneakerīts, Kozmo ir jāiet viņam palīgā, ja Sneakerīts grib tur kaut ko izdarīt, bet Sneakerīts atkāpsies. Mazāk kā 40 sekundes jau palikušas šajā raundā, un Ķerminti būs izlīdzinājuši rezultātu. Šeit Sneakerītis dabūs vienu. Ravrets, Kozmo netrāpīs savu šāvienu. Sneakerītis gaida, kad būs vēl kāds, bet viņam jau šeit Skjus ir mugurā. Vai viņi spēs viņus atrast? Kozmo paslēpies, Sneakerītis arī slēpjās. Skjus aizskrēja, negrib pazaudēt savu ieroci. Gaida virtulītī sēž, gaida, ka kāds ienāks vidū varbūt, bet tur neviena nav. Ķerminti ir izlīdzinājuši rezultātu, bumba uzsprāgusi 11 pret 11. Pēdējie 2 raundi. Vai mums būs papildu laiks, vai arī mūsu pamatlaikā viena no šīm abām komandām uzvarēs un ies mājās ar 3 punktiem. Noteikti atstājiet savus predikšanas čatiņā. Es redzu, ka jūs jau esat atzīmējušies un ielikuši savus kanāla punktus. Noteikti krājat, noteikti domājat.
kurš tad uzvarēs, izdomājiet kārtīgi, bet šeit, tagad un šobrīd čatā ierakstāt. Pēdējie 2 raundi mums būs pamatlaika uzvara kādai no komandām, vai mums būs vajadzīgs papildu laiks? Kārli, Es klausos. es tev gribu kaut ko. Oficiāli TikTokā tagad ir pieejams Dunas konkursiņš. Visi ejam laikot, visi ejam spiest. Jūs pat nevarat iedomāties, mums bija vētra, mums bija kaste ar Dunu, bet mēs tāpatās uzmučījām stilīgu TikToku, laikojam, šērojam, komentējam, un varbūt tieši jūs, Marta, beigās pavasara barbecue, nu, svinēsiet kopā ar 24 ābolīša limonādītēm. Nu, es domāju, es no saviem fake kontiem tiktu kā noteikti piesakoju, jo es gribu uzvarēt konkursu, bet no sākstos, protams, piesakojiet. Šeit Oksiņš, starp citu, atrodas Kājus Salurku ar Famas uzvaru Kalašu, nu, kuru katru dienu neredzam tādu dueli. Famas pret Kalašu, jo, principā, esmu lielākais MP9 fans, un es zinu, ka arī daudzi spēlētāji tiešām ņem tieši MP9 virs Famas, bet šeit Snikerītis, Snikerīts ar labu kilu, Snikerīts ar vēl vienu, izraujās arī Kušiks, ak, Dievs, saimnieks ir palicis viens pats, Keraminti, fuj, atvainojos, Eko Kobras ar 12. raundu. Nu, ja viens saimnieks neizies un neparādīs, kur ziemo vēži. Šobrīd iespēja dabūt pirmo kilu uz Kušu, bet to viņš neizdarīs. Kurš būs precīzāks šajā duelī? 12. rauns Eko Kobram jau atkal izvirzās vadībā. Vai viņi spēs piebeigt spēli? Vai Keraminti tomēr gribēs papildu laiku? Jā, nu šī ir absolūtākā mērce. Vēlreiz sūtu tātad TikTok linku, lūdzu, visi šērojam, visi laikojam. Ļoti, ļoti svarīgi, ja jūs gribat palīdzēt Clever sacensībām un arī vienkārši uzvarēt gardumus no atbalstītājiem. Ja? Nu, pavisam vienkārši. Tikai jāietago draugs, tikai jāpiesakojas Dūnai. Nu, katrā ziņā, es domāju, ka ar tev arī ir jāpasako tas video. Katrā ziņā šeit execute, ne, pat varētu būt pat kaut kāds fakes, Keraminti domā radoši pēdējais rauns, iespējams pat šajā te spēlē. Vai nu papildlaiks, šeit būtībā komandas cīnās par 3, 2, 1 vai 0 punktiem. Neviens nezin, cik tad komandām būs punkti, to zina tikai liktenis. Tātad, kas mums notiek? Kur ir bumba? Kuram ir bumba? Numur 3. Kur ir numur 3? Numur 3 iet uz A. Īstās, ka šeit tiks feikots B. Otrais ar 4. Redzam, ka viņiem ir smoke un molotov. Otrais un 4. Tūlīt metīs B feiku. Principā jānoraustās ir uzreiz nulītei. Kosmo arī noraustās. Labi sanāk fakes! Labi sanāk fakes! Oh my god! Keraminti! Kas par taktiku? Tas ir Astralis NIP! Naomi nomirs pats. Kozmo vēl ir dzīvs. Tas nozīmē daudz ko Eko Kobram, jo viņš šobrīd ir labākais spēlētājs viņu sastāvā. Kļūs saimnieks Averons 3-2. 24. rauns, dāmas un kungi. Vai mums patiešām būs vajadzīgs papildu laiks? Justniks ar Kozmo. Averons dabūs Kozmo. Justniks 1-3 situācijā. Dabūs vienu. Iet uz priekšu, meklē vēl vienu spēlētāju. Viņš grib turēt. Pros don't fake. Pros don't fake. Bet nē. Keraminti tomēr uzvarēs 12. raundu. Un tas būs papildu laiks. Katra komanda šobrīd savā kontā ir ieguvusi pa vienam punktam, un uzvarētāji dosies tālāk mājās ar vēl vienu punktu tabulā. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi šobrīd izspēlēt šo papildu laiku. Uzvarēts papildu laiks skaitīsies tad, kad kādai no komandām būs 16, vai arī, ja būs otrais papildu laiks, būs 15-15. Redzēsim, kā nu būs. 25. rauns, ja papildu laika, pirmais rauns. Sākam, skatāmies, kuri tad būs labākie serveri. Bet Snikerītis šeit tā pastaigājoties vienkārši uzšāja Naomi pa galvu.
savāc viņu savā kabatā un atstāja keramītus ar 4 dzīviem spēlētājiem. Patiešām fantastiska spēle šobrīd pirmajā divīzijā notiek. Tiešraides debija abām komandām. Nu, kārtīgi grib jūs skatītāji, viņi jūs kārtīgi grib atstāt iespaidu uz jums, lai atcerās šos vārdus, lai atcerās, kas spēlē un par kuriem fanot tālāk pirmajā divīzijā. Oks dabūs saimnieku, nu jau Kermins ar 3 dzīviem spēlētājiem, nu jau tikai 2. Averons dabūs Kozmo. Un šeit 2-4 situācija. Mazākā 40 sekundes raundā. Averons ar vēl 1 kilu. 2-3. City ir vēl viens spēlētājs. Tagad Averonam jāskatās, vai no vidus kāds nenāk. Tur nāk, tas ir Just Niks. Bet vai viņš turēs šo leņķi pietiekami ilgi, lai Just Niks iestaigātu viņa kopāt? Jā, tas arī būs. Averons ar 3 kilu. Viņš var iet šajā raundā pēc eisa. Skills gaidu saita, kurš no City un Sneakerītis no Maina. Jūs cauri kastē dabūs pa galvu, Sneakerītis ienāk no Maina, piebeigs Skjūsu, un tagad Averons, bet Averons nespēs piebeigt šo raundu ar eisu, un tas nozīmē, ka Kokobrs uzvar pirmo papildu laiku raundu, un 13-12. Jā, nu redzam, baigais trilleris īstībā. Ai, bet tu tieši pirms tiešraides teici, ka hei, nevienai komandai nav bijis papildlaiks. Ko? Kā tas ir iespējams? Nu, rekur arī papildlaiks un rekur arī tie 3 punktiņi sadalās visam savādāk. Nevis 3-0 vai 0-3, bet kādam 2, kādam 1. Averons ar Aviku principā demonstrē šildiksu, jebšu Shadiju, jebšu Rudu, jebšu Proxiju, jebšu Makrovu, jebšu Vardenu, jebšu JVPu. Jā, viņi nosauc to Latvijas vadošos avikus, ja kādu aizmirstu, tad atvainojos. Protams, aizmirstu pielikt arī labāko Latvijas aviku, Brokiju un Kefīru. Šeit Oks atkal savā klasiskajā offenglā. Pirmais numuriņš Skajus atkal savā ierastajā A, mēģina, Skajus man vispār patīk, kā viņš spēlē šo te saitu, viņš tā, mierīgi. Nu, netaisa tādas liekulības baigās, izdara to, kas viņam jāizdara, dabū granāts no pretiniekiem, nedaudz pačkarē prātu, tautā saka, čakarēt, jā. Katrā ziņā tas, ko es jums varu pastāstīt, mīļie skatītāji, tas, ka visticamāk tā varētu būt kaut kāda B taktika. Skatāmies mēs visi tagad radarā uz augšējo pusi, redzam, ka ļoti daudz uzbrucēju tieši šajā B pusē un ļoti daudz granātas ir visiem uzbrucēju spēlētājiem. Gan Molotov kokteļi, kuri radari liesmas, gan arī dūmu granātas, gan saziņa, kas vēl. Nu, šeit Oksam nedaudz raimiņu nesanāk, bet laba granāta varētu ieldot. Šeit, jā, ir Ravrets atkal labi noķer taimingu un atkal šajā stūrītī, kurš ir 7. Tas ir Just Niks komandas, IGLs komandas kapteinis, bet tomēr Ravrets ar Skajusu, protams, ir Averonu tāda trīvienība iekarošo te bez saitu. Malači Keraminti jau 13-13. Kārtējais neizšķirts šajā spēlē. Bet man patīk, kā reaģē Eko Kobras, lai gan Kozmo vienīgais A turētājs nomira, Eko Kobras uz to nereaģēja un tāpat devās lurkot mugurā uz B saitu, kur arī uzzināja šo informāciju, ka viņi dodas uz B. Un tāpat mēģināja aizsargāt, bet neizdevās, šoreiz nebija veiksmīgi. Averons dabūs Kozmo, kurš jau turēja šo leņķi. Ļoti ātri spēlē šis spēlētājs šajā serverī. 24 kili. Viņam jau ir šobrīd Just Niks ļoti dziļi rampā jau ir iestaigājis. Ravrets gaida, vai kāds nav izpašojis. Tieši tajā brīdī, kad viņš izkāps ārā no rampas, viņš aizies projām. Bet šeit tas būs viņam pārsteigums. Tolīt mugurā šaus. Dabūs 2 spēlētājs Just Niks, Naomi un Ravrets krīt no Just Niks ieroča. Un tagad Oksam ir jātur A saits, jo viņam tolīt pretī nāks vesela armāda. Skājus dabūs drūsiņ pa galvu. Dosies tālāk. Un saitāt šobrīd sēž Oks. Oks ar 1 kilu. Oks tūlīt ar 1-2. Sneakerītis dabūs Skjūsu. Bet šeit Averons turpina veiksmīgi šaut. 2. kills raundā. Šauj viņam no tempļa.
14. rauns Eko Kobrām. Vēl tikai 2 vajadzīgi, lai dotos mājās ar 3. punktu šajā spēlē, bet 2. punktu priekš komandas. Jo, kā jau tas pirms tam tika pieminēts, katrai komandai šobrīd ir pa 1 punktam, bet spēles uzvarētājiem ir klāt vēl 1 punkts. Tātad uzvarētājiem 2, zaudētājiem 1 punkts. Jā, nu, paldies, ka atgādināji šo man un skatītājiem. Tieši tā, katrs punkts ir no svara, tāpēc arī komandas cīnās vēl, jo tā stīvāk un katrs tiešām, nu, zinām, ka 7. nedēļā tie visi mazie punktiņi, kuri kaut kad būs uzvarēti vai zaudēti, nu, viņi tiešām būs zelta vērtē. Šeit Kuš kopā ar Oksu šķiet mēģināja tā sadarboties midā, Oks ar smogu, ne, Snikerīts atvainojos. Snikerīts starp citu ir izgājis ar šo te smogu midā. Diezgan interesanta situācija. Keramintiem pagaidām pārsvars gan pozīcijās, es teiktu, gan arī skaitļos 4-5 situācija. Labā pozīcijā ir Kosmo. Kosmo, principā, šeit ar milimetru leņķi var pārsteigt pretinieku. Oi, abi divi labi apmainās ar damage, bet tomēr Ravrets atrod Kosmo, 2 tādi jaunās paudzes Latvijas kontraslaiks spēlētāji satikās tikko Beisaita, Oks ar labu leņķi, kārtējo reizi, viņš zina, kā izspēlēt šo te donutu no abām pusēm. Saimnieko par redrūmu, Skajus un kas par gudru pozīciju Skajusam, šeit tikai jāizmanto labs taimings. Bet uztraucās viņš par A-mainu, bet nē, dzird jau, ka abi divi ir šajā donutā. Eko Kobras. Ļoti svarīgs rauns abiem. Abām komandām, Keramintiem rīteiks būs, tātad sekos gan no donuta, gan no tempļa. Labu pozīciju. Oks jau kuro reizi kaut kā atrod kilus. Oks gan drīz dabū vēl vienu šeit saimnieks un Ravrets. Niks pret Ravretu. Niks no Cēsīm. Ravrets es aizmirsu no kurienes. Šķiet, ka no Rīgas. Ārprāts šeit. Old schools pret new school. Old schools pret new school. Pieredze pret nepieredzi. Abi divi īstenībā pieredzējuši. Nu, Niks, aiziet viņam sprejs. Aiziet. Cēsis uzvar 1-1. Tu nosteik kaut Kobras tikko vēl bija kaut kāds 8-3. Kas te šobrīd notiek? Just Niks uzvar šo klaču ļoti gudri, izspēlējot šo situāciju 1-1. Un tagad Keramintiem 2 raundu laikā, jāuzvar abi 2 raundu, lai dotos uz otro papildu laiku, bet Eko Kobrai vajag tikai 1 vēl uzvarēt, lai dotos mājās ar 2 punktiem. Elbrons dodas rampā, dabūs 1, Just Niks uzreiz notreidos. Ravrets ir gatavs arī notreidot savu komandas biedru, bet neredz nevienu vairs durvīs, jo paslēpās, lai pārlādātu ieroci. Ravrets atkāpjās uz longu. Ko tev saka tavs iekšējais Iņu un Jāņu Kārli? Tas ir vēl viens papildu laika turpinājums, vai tomēr Eko Kobras aizbrauc ar 2 punktiem? Nu, ņemot vērā, kā mums parasti ir gājis ar tevi, Sandi, kopā komentējot, ja ir papildu laiks, tad viņš ir garš. Nu, šeit, ka mēs esam piedzīvojuši tikai vienu spēli, kur bija uzreiz 16-13 un viss. Pārējie papildu laiku, ko mēs esam komentējuši, ir aizgājuši līdz kaut kādam 3-4 papildu laikam, tāpēc es domāju, ka mēs īstenībā ilgi varētu šo spēli spēlēt, jo šeit nu jau ir Ravrets, nu jau uzdarbojas. Dabūs katrs pa kilam, Kuš dabūs vēl vienu, Kuš dabūs otru, nu jau tas ir 2-2. Snikerītis ielats tieši liesmās, lai noplantotu bumbu. To arī viņš izdarīs. Snikerīts ar Kušu, abiem nav diezko daudz dzīvības, Skajusam ar saimnieku ir vairāk, bet šeit jau Skajus dabūs Snikerītu un iešaus vēl savējiem pa galvu. Skajus zina, ka Kuš ir šortā, dabūs savu spreju, 14. rauns. Ir Keramintiem. Tas nozīmē pēdējais rauns pirmajā papildu laikā, vai tas būs otrs papildu laiks, vai arī 2 punkti priekš Eko Kobrām.
Nu jā, tas, ko tu tieši tikko teici, ja mēs tevi komentējam spēles, tad parasti tas papildu laiks tā kārtīgi ieilgs. Nu, cerēsim. Mums arī vajag pastīties tomēr arī pirmo divīziju, ne tikai virslīgu. Šeit samitiens midā tiek bloķēts Heavens ar Heavena Molotovu un Just Nix ar ieraksto Wildbank. Pēc saitā šeit tiekās Kušs ar Averonu, atkal ļoti aktīvi mēģināja spēlēt Averons. Zinām, ka viņam patīk iekopt šo agresīvu Keivā. Nu, 4-4 situācija. Neliels HP pārsvers tomēr komandai Keramint. Kurš redzam netas šajā raundā veselīgākais. Redzam, ka viņam tikai 45 dzīvības punkti. Ravrets mēģina atrast timingu, bet pretī to pašu mēģina darīt arī Kušiks. Ravrets nomaina pozīciju. Tikko, starp citu, Kušs to jau bija iztīrījis, tāpēc īstenībā tas varētu būt tāds mazais pārsteigums, ja viņš ir dziļāk. Šeit numur 6, labā pozīcijā, Snikerīts ir ielurkojis. Ravrets dabū kilus Kušu. Šeit kaut kādā brīdī jāstrādā arī lurkerim. Aiz šī stāva, aiz šīs kolonas atrod Just Nix Naomiju, lurkeris tiek nošauts. 2-3. Nē, pamaz lodes Ravretam, pamaz lodes. Varēja noteikti dabūt šo kilu, bet neizdevās. Tagad Skajas saimnieks Ravrets. Par otro papildu laiku cīnās pret Just Niku un Kozmo. Ravrets ar vienu, Ravrets gandrīz ar otru, Kozmo paliek ar 20 dzīvībām. Viņam tiek uzmests smokes, molotovs priekšā. Saimnieks tur defjūzu, un tās ir viss, dāmas un kungi, priekš pirmā papildu laika. Dodamies iekšā otrajā, 15-15. Vajag uzvarēt vēl 4 raundus, tas nozīmē, vajag dabūt 19. uzvarēto raundu otrajā papildu laikā, lai dotos mājās ar 2 punktiem. Jā, nu, tomēr Keramintiem nervi nepārplīsa un izdevās uzvarēt šos pēdējos 2 pirmā puslaika, otrās puses raundus, 15-15. Tagad pauzīte. Nevar saprast, tehniskā vai taktiskā, nu laikam jau kā tehniskā. Redzam, ka fani ir dalās, kā jau vienmēr, un tas ir labi. Daži pa vienu komandu, daži par otru komandu. Nu, čātiņ, kā jums liekas, kura komanda tomēr izrauz uzvaru? Keraminti sāk šo te papildlaiku jau City saidā. Eiko Kobrām turpinājums City saidā. Nu, pastāstiet, par kuru komandu esat jūs. Atgādinu, ka joprojām uz ekrāniem mums ir Skajus, Naomijs, saimnieks Ravrets Averons un Snikerītis Just Nix, Oks, Kušs un Kozmo. Abām komandām. Starp citu, kur Keraminti un Eiko Kobras tabulās šobrīd atrodas kādiem situācijas? Šķiet, ka Keramintiem bija 1-0 un Eiko Kobra... Es neatceros. Nu, ātri vien uzslēgsim tabuliņu, paskatīsimies, kā tad viņiem veicas. Tātad šī būs A grupa. Šī būs B grupa. Keraminti šobrīd ir 7. vietā ar 0-1, kamēr Eiko Kobras ir 2. vietā ar 1-0. Tātad Eiko Kobras dodas pēc otrās uzvaras, kamēr Keraminti dodas pēc pirmās uzvaras. Tā pauzīte mums ir beigusies. Mēs dodamies iekšā otrā papildu laika pirmajā raundā. Dāmas un kungi, šis saspringtais mačs kaut kad arī beigsies. Bet vai tas notiks otrajā papildu laikā? Averons tiek apdedzināts, izdedzināts no pozīcijas, neļauj viņam iet tālāk uz priekšu. Bet šeit visur... Viss B saits ir principā nosmaukots. Ravrets šeit klausās, kā kāds lēkā apkārt, bet nespēja reaģēt, jo neredz nevienu, vienkārši fiziski neredz. Averons arī drusku apdeg sēžot Keivā, bet Ravrets ir gatavs, ka Kozmo būs šādā tuvā pozīcijā. Kurš tūlīt pīkos Averonu? Averons uz 60 dzīvībā izdomā atkāpties labāk. Tagad jau iemet flašku, pīko Naomi dabūs Snikerīti vidū. Mētājamies mēs te pa apkārt, visur pa kārti, tikai lai noķertu šos kilus. Paldies mūsu tehniskiem cilvēkiem par to, ka mēs varam paspēt redzēt šo te visu un izbaudīt spēli kārtīgi. Katru asumiņu izbaudīt. Ļoti labi tu pieteici. Es tieši gribēju arī atgādināt to, ka šis noteikti nav tikai mūsu 2 darbiņš, ka mēs te vāramies kopā ar Kārli.
Mēģinam jums pastāstīt jaunumus, bet to dara arī Averons Keivā un iespējams arī Niks Keivā. Bet tas ir Aleksandrs Mitins, mūsu foršais producents, un tad arī mums ir vēl viens cilvēks, Kārli. Nu, tas ir neviens cits kā Mārčs. Tieši tā, Madars. Kā viņam uzvārds? Pagals. Ļoti labi. Arī tāds mums ir supports. Viņš tieši mums ir observers, jeb iekšsēvas režisors. Šeit Ravrets, nu jā, Nikam bija grūti vienam pašam šīs te kolonas strādāt un uzvarēt šo te klačiņu. No visām pusēm viņi mēģināja apēst keraminti, piparmētriņas, mēģināja apēst kobru. Eko kobru, starp citu, keraminti vadībā 16-15. Tikko vēl viņiem vajadzēja atspēlēties, tikko vēl bija deficīts 13-15, bet nu jau viņi ir vadībā par 1 punktu, par 1 raundu. Nu, skatīsimies, kāds būs spēles turpinājums. Šeit Nejomiem labs tāds signature smokes uzreiz elbovā, principā bloķē uzreiz pieši šim te midam. No uzbrucēja puses, uzbrucējs, starp citu, neiemeta Molotovu Heavenā, tas tāds interesants, šeit ļoti platā, lai Leņķis kā jūs šoldero. Saimnieks ar Neomi uzvar duelī Heavenā un uzbrukums varētu būt uz A, bet tas tāds lēnais uzbrukums. Redzam, ka contact plays Eko kobrām nav Aviks. Nav Aviks arī nevienam no keramitiem. Averonam vispār tikai pistole. Averonam ir tikai pistole uz A saitu. Kā tas var būt? Es nezinu. Kur tu viņam ierodas palicis? Viņam ir 5, redz, kur atrada AK-47 vismaz savās rokās dabūs, bet Eko kobras ir izgājuši uz A saita. Tūlīt mēģinās nolikt bumbu. Bumba tiek likta nost. 40 sekundžu atskaita var sākties. Tad 40 sekundžu atskaita var sākties. Un keramintiem ir jādodas atņemt šo saitu Eko kobrām, lai dabūtu 17 raundu un būtu par raundu tuvāk uzvarai. Šeit Sneakerītis nespēs dabūt savu pirmo killu. Just Sneaks ar 1 spreju dabūs 2, Oks dabūs vēl 1 kills. Nespēs dabūt nevienu, gribēja nofeikot, lai izlūgt ārā spēlētājs. Bet Eko kobras ar 16 raundu. Rezultāts izlīdzināts. Otrā papildu laika, pirmā puse, pēdējais rauns. Dāmas un kungi, kā jūs redzat, mums ir ļoti saspringti, bet šī ir tikai pirmā no 3 spēlēm, ko jūs redzēsiet šovakar. Jā, nu, neļausim jums būt klusumā. Principā es ar muti vaļā skatījos, kas tad notiek tajā radarā, jo ļoti tuvu jau numur 7. Just Niks ir nokļuvis banānā. Tur starp citu 3-3 duelis šajā B saitā, bet Averons un Ravrets, jā, nu šeit jau 3-3, pēkšņi 3-1 tieši B pusē. Otrā kartes pusē nav nekāda jautrība. A, neviens no uzbrucējiem nav, bet midā savukārt ir 2. Snikrīts ar Oksu mēģina kopā izpīkot. Saimnieks abiem diviem iedot pa galvu, bet nedabū līdz galam nevienu. Šeit uzreiz ātri mēģina paņemt tās saitus, kā jūs, jā, uzvar dueli pret Snikrītiņu. Nu, viņam nebija daudz HP, tāpēc šo dueli tiešām vajadzēja uzvarēt Ravrets tādā nestandarta pozīcijā. Principā sītīs ar šīm te kastēm midā, nu katru raundu reizi to neredzēs. Bumba ir Kosmo rokās, Kosmo var brīvi ieiet šajā te B saitā. Viņam vajadzētu pat dzirdēt numur 4 tur nesās tā kā, tiešām kā pēc piparmētrām. Un Ravrets, kas tas par leņķi? Kā viņš tā viņu izpīkoja? Ravrets, 28 kg Averonam. Ej, tu nos, 31 bija kam? 31 ir nevienam citam kā Ravretam. Nu jā, protams. Savukārt otrā pusē līderis ir gan Sneakerītis, gan Just Niks. Nu, abiem diviem laba debija mums tiešraidē. Kārli, kā tev iet? Es esmu vienkārši pārsteigts, ko mums pirmā divīzija var piedāvāt. 17-16, otrā puse, otrajā papildu laikā. Keraminti 2 raundu attālumā no savas pirmās uzvaras pirmajā divīzijā, kamēr Eko kobrām vajag 3.
raundus. Kas nozīmē, viņiem jāuzvar visa šī puse, ja viņi grib uzvarēt spēli. Redzēsim, vai tas izdosies. Kozmo, nu tāds paklus diezgo pēdējā laikā. Sākumā bija tāds aktīvāks, tāds vairāk MVP lomu ieņēma, bet šeit jau klusāks palicis. Ravrets šeit izaicina savu likteni, lienot visu laiku tajā pašā leņķī. Izaicinot savu likteni, viņš ir nosicis līdz 43 dzīvībām. Šeit saimnieks skatās, vai virtulī kāds negrib paskatīties, kas notiek vidū. Sneakerīts dodas jau tuvāk pie sava iemestā smoka. Meklē, kas tad tur notiek. Saimnieks gaida, ka varbūt kāds izpīkos tajā leņķī, bet neviens nepīko. Neviens tur nepīko. Ravrets pret Sneakerīti. Kuru? Smokes feido. Sneakerīts pret Ravretu. Tas būs Sneakerīts, kurš uzvarēs šo dueli. Nu, ļoti intensīvi šeit abi divi viens uz otru skatījās un bija svarīgi, kurš uzvarēs šo dueli. Jo šeit Keramīti 40 pēdējās sekundēs ir 4-5 situācijā. Justnīgs ar Sneakerītu uz B-saita, kurš šeit aiz stūres sagaidīs saimnieku, ja saimnieks ies tālāk. Saimnieks raustās iet uz priekšu, bet it kā vajadzētu nogriezt šīs te rotācijas. Sneakerītis apsēdīsies šeit stūrī, bet Naomi dabūs kilu, kurš dabūs saimnieku, Naomi dabūs otrus B-saita turētāju, un tagad Keramītiem ir iespēja iegūt maču punktu. Vai viņi to izdarīs? Oks, Kuš, Kozmo. 3-3 situācija. Avrons dabū Kušu. Oks ar Kozmo. Tagad viss ir viņu rokās, lai Keramīti tik nedabūtu spēles punktu. Vai tas viņam izdosies? Oks dabū Avronus, Kjus dabū Oksu. Un tagad Kozmo meklē. Spēlētāji netrāp savu šāvienu. Un otrs sēž templī. Neviens no viņiem abiem nepīko, bet tur šo te defūzu Kozmo nedabūs šo defūzu Kozmo. Kas nozīmē 18. jeb spēles punkts priekš Keramītiem. Viena raunda attālumā no uzvaras un no 2 punktiem, ko savākt sev tabuliņā. Vai tas būs iespējams, vai Keramīti to varēs izdarīt? 2 raundi, lai to izdarītu. Jā, nu... Keramīti, man liekas, ka viņi varētu ierašot kaut kādā raundā, drīzumā principā tādu B-rašiņu neesam redzējuši. Zinām, ka latviešiem ļoti patīk ierašot saitus, īpašot B-enchantā. Sneakerītis tomēr tiek notreidots, Naomis bija ātrāks. Un 3-4 situācija. Nu, šeit principā tikai 3 kilo attālumā Keramīti no 2 punktiem tabulā. Skajus savā klasiskajā A šajā te tunelī mēģina veicināt kaut kādu mazo tādu prešeru uz A saitu, tiek dots burkas dūms, tas uzreiz tāda, ziniet, nepatīkam sajūta A pārstāvim, bet Oks tiek galā ar Skajusu. Tālāk kontakts uz B, Kuš pušo B rampu, principā apmainās vietām abas komandas. Tagad, ja uzbrucējiem piederēs B saits, Taimingu uzvar Kuš, par viņu ir informācija. Averons netrāpa šāvienu ar snaiperi, bet jā, nu, Kuš tāds, es domāju, varētu diezgan būt nepatīkams priekš komandas Keramītis. Šobrīd tas, ka viņš atrodas banānā šeit caur liesnām Kosmo. Averons netrāpa fliku, un tas ir 17. rauns no Iko Kobrām. Oi! Nu, izskatās, ka varētu būt vēl viens. Vēl viens overtime. Nu, tieši tā, kā mums tās tradīcijas ir tevi, Kārli. Ļoti labi. Nē, ļoti labi. Skatītājiem ir ko skatīties. Bet mums virslīgi šobrīd stāv uz pauzes. Nu, neko, lai pagaida. Te kārtīgs trilleris. Es ceru, ka būs 25-23. Vai cik tur sanāk? Nu, ir jāgaida, kas tad nu tālāk te notiks Keramītiem. Pēdējā iespēja 2. papildu laikā uzvarēt šo spēli. Spēles punkts ir viņiem, kamēr Eko Kobram ir jāuzvar šis rauns, lai mēs dotos 3. papildu laikā. Sandi, vai tu to spēji noticēt? 3. papildu laiks. Tas izklausās daudz pa daudz. Jā, Averons ar pirmo. Keramītiem izskatās jau labāk situācija šajā raundā. Ja godīgi, principā viņiem Keramītiem katrs rauns ir tā kā, nu, beidzās ar B.
viņi finišo vienmēr B. Vai nu caur Keivu šeit snīkerīti, nu redz, skaļus, nu tagad uz priekšu uz B. Keraminti. Kaut kā tas granātas vajag iemest un, nu, principā 19. ir tepat, bet Kursiks domā savādāk. Justniks arī domā savādāk, te pilnīgā kā mērķis, viens pats ir palicis tikai Oks, viņš arī nodod savu pozīciju ar AVP šāvienu. Nē, vai nenodod? Pak viņš taču izšāva, ne? Nē, viņš neizšāva. Kāpēc es tripoju? Viņam ir 5 lodes, jā, par viņu nezinu nemaz. Ak, Dievs! Nu, ko, Oksiņ, par tevi nezinu. Par tevi vispār nezinu. Tev ir Kits, tev ir Aviks, bet tev ir 3 pretinieki no piparmetrām. Kera piparmetrām. Nu, šeit būs ļoti indīgi. Jādzeļ tev. Klaps par fliku! Ak, Dievs, gandrīz trāpīja arī nākamo. Nu, kaut kā tā, tomēr Eko Kobras. Nu, Keraminti, jā, viņi pirmajā puslaikā, viņi bija līderi, viņiem bija tur tas 8-2, pēc tam Eko Kobras atnāk ar kombeku.